cukuriņi. Nu, es vienā avīzē lasīju, ka izšūšana ir Gintas Zalmanas dzīvesveids. Tas vispār var būt dzīvesveids. Jā, nu redz, kur ir. Ginta Zalmana ir tāda. Ginta Zalmana izšuja, nu jā, tiešā veidā pērlītes, bet principā varbūt izšūta mums saistās vairāk tiešām diegs ar adatu, bet es mēģinātu to nomainīt ar izcakināt. Un izcakināt manā prātā jau ir daudz plašāks jēdziens, kad tu vari izcakināt to pašu tērpu, ne tikai brošu. Tu vari izcakināt kurpes, tu vari izcakināt somiņu, bet tu vari izcakināt arī mājas sienas. Tu vari izcakināt arī gleznu, tu vari izcakināt arī mālu, kad arī dzīvi mēs cakinam. Un liekam to pērlīti pie pērlītes, un katrs satiktais cilvēks ir pērlīte, ko tu ieliec iešuji savā dzīvē iekšā. Katrs izdarītais darbiņš ir pērlīte, ko tu iecakini dzīvē iekšā. Tā kā, jā, es cakoju. Šobrīd es mēģinu saveidot brošiņu. Brošiņu tādu diezgan simetrisku šoreiz. Un tas process ir tāds, ka sākumā es viņu izšuju virskārtiņu. Pēc tam, tad, kad te būs viss tas tā virsma ar daudzām brošiņām dažādām, tad ņemsu visu to izšūto lielo orgānzas gabalu ārā un katru brošiņu griezīs atsevišķi. Un tad katrai brošiņai veidos aizmugurīti. Saveidos aizmugurīti ar visu brošas adatiņu. Rekā runājot pie šo nepareizās krāsas pērlīti, tā gadās. Un tad, kad būs brošas aizmugurīte pielikta, tad vēl būs brošas sāniņi jāapstrādā. Tā, lai tanī brīdī, tad, kad nākošā valkātāja saņem šo brošiņu, tad viņai ir tāda stabila sajūta, kad viss ir ciet, nekur nekādi striķīši, diedziņi nav redzami. Viss ir glīti sastrādāts. Un viņam viņš kalpo tā, ka var nodot mantojumā nākošām paaudzēm. Jo mode, kā mēs zinām, atkārtojās. Tā kā tā, brošiņas man arī pārsvarā patīk veidot tādas vairāk haotiskas. Tā to varētu varbūt nosaukt tādas asimetriskas. Bet šad tad uznāk vēlme pēc kārtības. Sevišķi tad, ja es esmu patās darbojusies ar mālu un tur ir pilnīga brīvība bijusi, tad man gribās te atnākt un tādu ieviest kārtību. Ļoti patīk izmantot arī spalvas, lai tā broša ir pamanāma un liela. Varbūt tāpēc, ka es pati neesmu ļoti liels cilvēks, man patīk, kad ir lielas rotas. Tad var rotāties, tad jebkura mazā kleitiņa, mazā melnā kleitiņa dāmai paliek par vakarkleitu. Kaut gan es esmu sastapusi arī dāmas, kuras lielās rotas uzvelk zem žaketēm. Tad griezumā parādās tikai daļa no rotiņas. Tāda iet uz darbu. Un tad, kad pienāk vakars, tad novelk darba žaketi un ir gatavi iet uz operu. Diktus pacēsies. Forši. Ir tā leģenda, ka jūs pie savas pirmās Ādama adatas tikāt 4 gadu vecumā. Tie bija citi laiki. Un tad bija forša omīte. Un tā nebija Ādama adata, tā bija tambora adata. Un tambora adatā ir āķītis. Un laikam tas bija tas pirmais āķītis, kas ieāķēja man tajā radošam pasaulē. Ieāķēja tā, kad vairs ārā nelaiž. Bet cik gados tā kļuva nevies par rotaļlietu? 4. Tieši tad, kad es pirmo reizi paņēmu šo tambora adatu rokās, atceros, kā šodien tā došanās uz bērndārzu ar tambora adatu rokās, ar kārtīgu dzīskamolu. Un vienīgais, ko es nemācēju, ko man Ome darīja, tas bija iesākt to pirmo cilpiņu. Un palūdzu audzinātājai. Un audzinātāja nolūza āķītis, jo toreiz tās adatas bija plastmasas. Un tad tā man bija briesmīga diena, tā man bija tik kreņķu pilna diena, jo es visu dienu nevarēju tamborēt. Man tas bija tik aizrāvis. Un nākošajā epizodē atkal ar Omi, tad, kad es sāku jau vadīt un nevarēju pārtraukt, man visu laiku vajag tām rokām kustēties, tad Oma teica, tu bišķiņ piebremzē mazmeitiņu, tev būs nesmuki pirksti.
Un es nesapratu, ko viņi man grib pateikt. Ja? Un beigās es sapratu, skatoties, tad, kad Omīte jau bija pavisam veca, es redzēju, kādi ir tie nesmukie pirksti. Viņi bija tik stipri, tik skaisti. Kāds ir cienošs pedagogs ar to pērļošanu aizrāvās? Tad met pēc 2-3 gadiem met to pie malas. Jūs spītīgi pie tā turaties. 15 gadus. Esmu skolotāja ar grādu, kura nekad strādājusi skolā, tomēr visu laiku šīs zināšanas un prasmes izmantoju. Acīm redzot, tas man ir tas smalkums, kas man patīk šajā pērlīšu tieši izšūšanā. Varbūt, ka tas bija tas klikšķis, atceros to, kā tas sākās. Man tikko bija piedzimusi meitiņa, burtiski 2 nedēļu veca, jauna. Braucām ar autobusu uz Rīgu, jo es biju ieraudzījusi, ka tur ir pērlīšu izšūšanas apmācības. Apmācības bija paredzētas 2x4 stundas. Man bija tieši 2 stundas starp bērna barošanas reizēm, Rīgā ar ratiņiem. Lielā meita paauklēja mazo, es 2 stundas pamācījos. Man bija skaidra pamattehnika, viss brauca projām un turpināju. Ja? Un šādā veidā ik pa brītiņam pieejot pie kāda nākošā meistara, dabūnot nākošos trikus, iemācoties nākošās tehniskās nianses, un tas viss krājās kopā. Un tad tu nonāc pie tā sava, un laikam vēl tā virsotne varbūt, ka nav sasniegta, varbūt es viņu nesasniegšu nekad. Tomēr tas ir tas radīšanas process, kas ir sagādā patīkamos brīžus, un rada to labo sajūtu, ka tu esi izveidojis kaut ko tādu, kas otram patīk. Ka sieviete priecājās piespraužot tavu brošu. Šis ir mans mīļākais māls. Nezinu, kāpēc, bet kaut kā man viņš rokām ļoti, ļoti patīkās. Un tāpēc es viņu esmu izvēlējusies. Un par cik es no bļodiņām esmu pārgājusi, vismaz šobrīd jau domās, no bļodiņām pārgājusi uz kaut kādām vairāk funkcionāli dekoratīvām lietām, tāpēc man vajag mālu, kas man klausa uzreiz. Un šis māls man klausa. Kā tā pārēja no bļodiņām notika? No dzīvu piespiedu vai kā? Nē, es pēc dabas, man liekas, esmu tāds cilvēks, mazliet dīvainais. Tad, kad es tikko sāku saskarties ar mālu, jau tad mani pirmie tie darbiņi bija tādi, kur man dombiedrenis teica, to vārdu, tu atkal kādu vipendronu uztaisīji. Es saku, jā, un šis te vārds tagad no tiem laikiem ir iedzīvojies, un sanāk, ka tās bļodiņas arvien mazāk paliek. Jā, es saprotu, ka es to bļodiņu varu uztaisīt, to krozīt, samontēt, viss ir kārtībā, bet man gribās, lai man patīk tā lieta, ko es daru, un lai es neatkārtojos. Un vāze būs sākumā top forma, un pamazām, tad es viņu apcakināšu ar mazām māla pērlītēm, lielākām, mazākām, un vēl visādiem rakstiņiem. Tā pērļošana arī ir man ļoti tuva lieta. Un tāpēc man patīk arī tajā mālā ienest tās smalkās detaļas, to sievišķību, to romantismu. Jā, kā uztaisīsim rakstiņu. Tad keramiķi mēģina izmantot kā darba rīkus, ne tikai speciālos darba rīkus, bet arī dažādus sadzīves priekšmetus. Un ja pašā sākumā 18. gadā, tad, kad es sāku ar mālu draudzēties, man nebija nekā no darba rīkiem, bija tikai dakšiņa un karotīte. Tad pamazām es esmu it kā apaugusi ar tiem darba rīkiem, bet tāpatās no tiem sadzīves priekšmetiem nevar attiet. Šis, piemēram, ir masāžas rullītes, tādus palīgrīkus, lai panāktu efektu. Tagad tā dūšīgi ierullēšu iekšā. Jūs sauc par multimākslinieci. Cik multi jūs esat? Cik vajag? Kā ir, nav, protams, šim te kaut kāds kritērijs. Vismaz es to priekš sevis neesmu nodefinējis, bet ir baigi interesanti. Tad, kad man cilvēks zvana, svešs numurs zvana un prasa, vai var pie jums uz meistaraklasi, vai atbrauksiet pie jums ar meistaraklasi. Es saku, jā, un tieši kādu jūs gribat?
Viņi jau nezina, ka viņi zvana cilvēkam, kas var daudz un dažādi. Viņi zvana, viņi zina, vai nu zvana, kam keramiku pasūtīt, vai ar šūšanas lietiņām, vai tamborēšanu, vai adīšanu. Nu, ļoti, ļoti daudz man tas klāsts ir ļoti plašs, jo man visu laiku patīk mācīties. Un tā kā es visu laiku mācos, tad man tās tehnikas, kurās es strādāju pati, kuras es kombinēju un kuras pasniedzu citiem, ir ļoti, ļoti daudz. Un tāpēc man dēvē par multimākslinieci. To gan dara draugi. Tas nav nogurdinoši. Griezies, ko gribi, tur darbs priekšā. Vienā istabā keramika, tur ir izšūšana, tur ir pērdošana, pagalmā ir ceplis. Tas ir fantastiski. Un, ja darbs ir hobijs un hobijs ir darbs, tad man liekas, ka cilvēks ir atradis to vienu no tām savas dzīves jēgām, ko tad darīt. Jo man liekas, cilvēks pēc būtības ir radītājs. Un tad, kad viņš atrod tieši, ko viņš grib radīt un kā viņš grib radīt, tad griezies, kur gribi, tur var radīt. Tāpēc es neuzskatu šo par darbu, uz kuru man jāiet ar sakostiem zobiem. Es no rīta kā ceļos, es esmu darbā. Tāpat apgriežos, es esmu ārpus darba. Ja, tā kā, kad gribu, tad ņemu brīvlaiku. Parasti negribu, jo man patīk strādāt. Tā kā ir forši. Bet tas nav kādreiz nogurdinoši, vergotis laiku sev. Es nevergoju. Es strādāju ar prieku. Un tieši tāpēc varbūt ir lieliski, ka man ir šīs daudzās zināšanas, daudzās prasmes, jo es jebkurā brīdī varu pamainīt. Ja? Tagad, teiksim, pēc Ziemassvētku maratona, kad bija ļoti daudz mālas jāstrādā, es biju piekusis no māla. Es varēju 2 nedēļas viņu mierīgi nolikt maliņā un nenākt šajā istabā, sarunāt ar sevi, kad māla no pagraba nenes augšā un daru pilnīgi citas lietas. Un katrai lietiņai ir kaut kāda sezona, kad tu viņu vairāk dari un citu atkal mazāk. Un tā iespēja mainīt arī dod to iespēju nenogurt. Par to sapēļoto, kā tā ģeogrāfija ir? Kur aizgājuši tie darbiņi? Šobrīd tāds stabilākais mans pasūtītājs ir Monako un Parīze. Man ir paveicies atrast savulaik šeit Latvijā cilvēku, kas pārcēlies, dāma, kura pārcēlusies prom šobrīd dzīvo Monako, un kopīgi mēs izveidojām produktu, kuru šobrīd pārdodam Parīzē, Dubajā, Monako, un līdz ar to tā ir tā stabilitātes sajūta. Kāpēc es varu kā rokdarbnieks teikt, jā, es esmu laimīga, jo es varu pelnīt ar to, ko es daru no sirds ar rokdarbiem. Ja, Latvijas mērogos varbūt tas ir mazliet sarežģītāk, bet noteikti var atrast veidu, kā arī šeit iekarot to savu nišu. Kaut ko pierulēt, kaut ko uzzīmēt. Un tā līdz galam, kamēr patīk tas, kas pretī lūkojās. Kaut kādā brīdī pienākšu atkal. Man ir svarīgi iziet ārā, apgrozīties un tad nākt ar kaut kādu, nezinu, kur tās idejas atnāk. Un līdz ko viņi ierodās nākošā, ko tad man vēl te pielikt? Tā es arī ķeru viņu un daru. Jūs esat viena no Iecavas biedrības radam dibinātājām. Un tad darbiņš žūs. Ko jūs tur gribat panākt arī biedrībā? Tas galvenais mērķis ir sakustināt cilvēkus radošumā. Ļaut pamēģināt izdarīt to, ko varbūt nevienmēr dūša pietiek darīt. Mēs ļoti aktīvi savulaik organizējam gleznošanas nodarbības, gleznošanu kopā ar otru dibinātāju Gitu Kravalu. Un diezgan daudzus šeit Iecavā, es teiktu, ievilkām tajā gleznošanas mākslā. Amatieru līmenī, protams, ja, bet cilvēki atrada to sevī, to krāsu prieku, un tas bija tas mūsu mērķis. Un tāpat tās mūsu viens no projektiem, kas joprojām ir apskatāms, tā ir glezna taka Iecavas parkā. Un
tas jau kļūst par turismu objektu, un līdz ar to ir pamats domāt, ka cilvēkiem patīk šīs radošās lietas, un tas noteikti kaut kādā brīdī atkal atdzīvosies. Vēl nezinu, kādā no jomām mēģināsim atkal kustēties, lai atkal dotu iecelniekiem iespēju būt šajā savā brīvajā brīdī, pilnīgi citā sajūtu pasaulē, kur tu drīksti darīt to, ko tev varbūt kā bērnam kādreiz gribējās. Protams, ka vieglāk ir strādāt ar tiem, kas jau paši nāk, bet ļoti spilgts piemērs. Es gan nevarētu teikt, ka šis cilvēks ir pilnīgs nekā nedarītājs, bet ir mums Iecavā tāda ļoti aktīva sieviete, sieviešu kluba Liepas dibinātāja Agita Hauka. Mēs savulaik viņu pierunājām nākt uz gleznošanu, jo viņa otiņu līdz saviem, neteikšu cik daudz gadiem, bet nekad nebija īsti rokās turējusi. Un šobrīd viņas glezna karājās zemkopības ministram turējas galvas. Ja? Nu, tā kā principā ir ļoti svarīgi laikam dot cilvēkam iespēju tev uzticēties. Ja tu esi pilnīgs malā sēdētājs un negribi neko nekad un saki, liec man Ginta mieru, es arī lieku mieru. Bet ja es redzu, ka tas cilvēks ar vienu ausi klausās un varbūt grib pamēģināt, es viņam vienreiz iepilinu, es viņam otrais iepilinu, es viņam paaicinu, pamēģinam divatā. Un tā pamazām, un tad, ja tas cilvēks ir sapratis, ka tas viņam patīk, viņš arī to ņem un dara. Es visu mūžu esmu uzskatījusi, ka man zīmēšana nesanāk, nekāda nesanāk. Un toreiz draudzene Gita vienkārši ņēma mani līdzi uz nodarbībām, kur viņa pati brauca gleznot. Un es sākumā biju diezgan tāda kreņķīga, es skatos, visiem tur tik labi sanāk, un man nekas nesanāk. Un tad pamazām, kamēr tu saproti, tev nav jābūt tā kā visiem. Tev nav jādara tieši tā kā visi dara. Dari tā, kā tu to redzi. Un svarīgākais šajā procesā ir sajust to gandarījumu. Ja, kad to, kā es saku, kaifiņu tieši no tā procesa. Un vēl to pastiprina tas, ja tev atnāk vai blakus sēdētājs vai pedagogs klāt un pats. Tev šitā vietiņa ir tik skaista. Tas nekas, ka glezna ir tāda. Ja? Viss, tu esi jau pilnīgi laimīgs. Ja? Un pamazām no šitās vietiņas jau tu spēji izaugt līdz arvien lielākam tam laukumiņam, kurš izdodās tā, ka, redz, kur dūša sienas apgleznot man ir. Jūs esat pašnodarbinātā. Jūs jūtat tādu valstisku rūpi, ka kāda interesē, ko jūs ēdat, vai ir ko ēst, vai ko dzīvot, vai tikai apīļi atskaitēs? Zini, kā es esmu cilvēks, kurš par politiku daudz neinteresējās. Un tā kā arī mums šī sadarbība ar dienestiem ir tāda valstiska, tad es zinu tik, cik man ir jāzina, lai es nepārkāptu. Par pārējo atbild grāmatvedis. un zinot tās mazās niansītes un saprotot to, ka pašnodarbināts ir arī pašatbildīgs, tad ar to es arī vienmēr rēķinos, ja, kad domāju šodien par rītdienu un par vakardienu. Es ļoti daudz plānoju, ļoti daudz skatos, kas ir tie darbi, kā man viņus salikt. Stundas mums ir tik, cik ir, dienas mums ir tik, cik ir, darāmo darbu ir vairāk. Tāpēc pašnodarbinātiem es teiktu tā, ka pirmām kārtām ir jādomā pašiem par sevi, nevis jāgaida vēl palīdzība no valsts vai vēl no kaimiņa vai vēl no kaut kā, bet tomēr ir jābūt ļoti patstāvīgam. Jāzina šī sava varēšana, šī sava prasme. Un liekot to visu lietā, ļoti labi var tikt galā. Par prasmēm runājot, jūs bijāt arī viena no grāmatas Mans tautas starps izdevējām. Kam tas jums bija vajadzīgs? Aiz neko darīt, laikam.
patiesībā tas arī bija tāds brīvprātīgais darbs, un es laikam esmu liels brīvprātīgā darba fanāts. Un toreiz tā bija spontāna ideja, kura tik ļoti patika mums pašām, tām visām 3 līdzautorēm un pārējām pāri pa 100 dāmām, kas tajā iesaistījās, ka mēs nespējām apstāties. Visām mums ir savi tautas tērpi. Mēs ar tiem lepojamies, bet mēs apzināmies, ka ar tautas tērpu tādā komplektācijā, kā viņš ir, ikdienā ir grūti dzīvot. Tāpēc šīs nometnes laikā mēs katra sevi izveidojām jaunrades tērpu, kas attālināti atgādina tautas tērpu elementus un kuru mēs varam lietot daudz biežāk nekā to daram ar tautas tērpu. Tā tapa grāmata. Un tas bija vajadzīgs. Kāpēc? Tāpēc, kad ir lieliski satikt foršus cilvēkus. Un jo tu vairāk braukā apkārt, jo tu vairāk rādi, ko tu proti, jo tu saņem pretī arī to sajūtu, viņi arī grib padalīties. Viņi grib padalīties ar to savu tērpu, un ir tā sinerģija, tā doma, tā enerģijas apmaiņa, kurā tev nav vajadzīga nauda pa starpu. Tur ir tas brīvprātīgā darba, tas fantastiskums, ka tu dari, lai sajustu, dari, lai mainītos, un šādā veidā iepazītu daudz lielisku cilvēku visā Latvijā. Mēs pat tikām arī ārpus Latvijas, un arī šobrīd meitenes turpina darboties, turpina kustināt šo kamolīti, ritināt uz priekšu, un ir lieliski panākumi. Jā, bet vajadzēja tikai tāpēc, lai es pierādītu savā ziņā arī sev, kad es to varu, es to gribu, man tam pietiek laika, un man tas tiešām labi sanāk. Man dažkārt prasa, vai tas, kas ir tas portretiņš, vai tas ir mašīna izšuvums. Nē, tas viss ir darināts ar roku. Tīri sākumā uzzīmējot, pēc tam darinot, un tas mans mērķis darinot šos te izšuvumus bija tā, ka vistuvāko precizitāti ne tik daudz tam portretiskajam, kā tieši tam vainagdziņam. Bet ir tā sajūta, ka globalizācija apdraud mūsu latviskumu. Man šķiet, ka katra cilvēka tas stiprums ir atkarīgs no tā, cik viņš stiprs ir pats iekšēji, cik viņš spēj. Ja es esmu latvietis, es cienu latviešu valodu, es cienu savu senču mantojumu, bet es nenoliedzu arī citu. Un tas, manuprāt, ir svarīgi mums pašiem apzināties un nodotai savai nākošai paudzītei. Un ļoti iespējams, ka kaut kādā ļoti tālā nākotnē mēs, protams, ka saplūdīsim vairāk kopā, nekā esam šobrīd saplūduši. Ja? Mums visas iespējas ir to izdarīt, jo visas robežas ir brīvas. Bet cik tieši mēs noturēsim to savējo, cik ilgi, tas noteikti ir atkarīgs šobrīd tieši no mums, cik mēs to nododam tālāk nākošajai paudzei. Mūsdienu sabiedrībā, kādas vērtības mums pietrūks? Cilvēcība, godīgums, taisnīgums, cilvēcība, atbildība. Ja? Tas ir tas, mēs diemžēl šobrīd dzīvojam pasaulē, kur ir ļoti, ļoti daudz melu, ir pārspīlēta naudas vērtība, un tas mūs visus ļoti ierobežo šajā brīvības sajūtā un cilvēcībā. Kāpēc mūsdienās nevis lasa pasakas, bet spēlē datorspēles ar šaušanos? Man liekas, ka tomēr puķīšu stādīšanas spēle būtu daudz cilvēcīgāka. Ja? Iešana ārā kopā ar vecmāmiņām, kā to darījām mēs bērnu vecumā, būtu daudz cilvēcīgāka. Godīgas pasakas par bitīšu dzīvi būtu daudz cilvēcīgākas. Ja? Un tāpēc man liekas, ka ja mēs kā cilvēki sapratīsim to, ka mums jāsāk ir runāt taisnība, mums jāsāk ir redzēt vienam otra vērtība, mums jāsāk būt atbildīgiem katram pirmām kārtām pret sevi, pret savu ģimeni, un tad ejam tālāk pret pasauli, pret resursiem, pret visumu un tā tālāk, cik tālu grib. Ja. Tā kā man liekas, ka sākam ar atbildību un cilvēcību. Bet ja cilvēki nekad neapnīk, negribas kaut kādu savu mieru.
Man ir miers tad, kad es pērļoju, man ir miers tad, kad es māloju viena pati, man ir ļoti daudz būšana pašai ar sevi. Un tad ir tie brīži, kad gribās tos cilvēkus. Ļoti patīk cilvēki, ļoti patīk runāt ar cilvēkiem. Tāpēc arī tad, kad cilvēki atnāk pie manis uz meistarklasi, mēs daudz runājam. Negrib tās sarunas ir gan humora sarunas, gan arī tādas dzīves jēgas sarunas. Kaut kā tāda cilvēki pie manis nāk. Skaistas sarunas, skaista darbošanās un ir tas gandarījums par to, ka tas laiks nav vienkārši nosēdēts. Tā vienkārši nosēdēts, ja? Bet ir kaut kas interesants arī iedots gan galvai padomāt, gan parunāties, gan vienam otru paķert uz zoba, ja? Gan arī beigās ir rezultāts, kas ir tīri taustāms. Tas ceplis pašrokām taisīts? Ceplis man draugi palīdzēja. Draugi mums ir tāds Dainis no zemesardzes tieši arī. Viņam bija prasmes, un tad pēc piegrieznes, kā es saku, tad arī uzbūvēšu ceplīti 3 gadu atpakaļ. Un ir skaitīts, cik tā vienības ir izlaists cauri? Ir izkurināti 26 cepļi, un katrā saiet ap 120–150 darbiem. Tā kā, tad ir matemātika. Ka krietni vien liels daudzums. Kāda ir tā sajūta, kad ceplis tiek vaļā vērts? Superīga sajūta, jo, zin kā, ir jau tā, tas pats rīta pirmais darbiņš ir atvērt to cepli, lai viņš sāk veidināties, lai sāk dzisināties. Un tad ir augšā, manam ceplim augša pilnībā ir ciets. Un tad, kad augšā paver gabaliņu un tu redzi, kad melns, ka viss ir sanācis, tad ir tāds uzreiz prieks, tāda līksmība, ja, ka viss rulē. Jūs vienreiz beigsiet mācīties kaut ko jaunu? Ne, es nekad nebeigšu mācīties. Mācīties ir lieliski, man liekas, ka tā ir tā spēja, kas arī cilvēkos ir ielikta jau DNS līmenī, ja cilvēkam visu laiku ir jāattīstās. Un tanī brīdī, kad viņš apstājās mācīties, vienalga, katram tas ir kaut kas cits, ko viņš mācās, bet ja viņš apstājās mācīties, tieši tajā pašā sekundē sākās degradācija. Tāpēc ejam uz priekšu un kaut vai mazu lietiņu, kā es saku, kaut vai 15 minūtes dienā velti tam, ka tu vai nu kaut ko izlasi, vai nu kaut ko noskaties, vai nu kaut ko pamēģini, ko tu nekad neesi darījis, vai nu uzlabo to rezultātu, jo kurš tā grib palikt sliktāks nekā šodien.